Vai esat kādreiz aizdomājušies par to, ko īsti nozīmē jaunais gads? Mēs bieži svinam kalendārā noteikto gadu mijas brīdi, bet vai tā tiešām ir mūsu īstā personīgā jaunā gada sākšanās? Vai tik nav tā, ka esam piemirsuši, ka mūsu patiesais jaunais gads sākas nevis 1. janvārī vai ar ķīniešu jauno gadu, bet mūsu dzimšanas dienā? Jā, jūs pareizi sapratāt. Tieši dzimšanas diena ir tas brīdis, kad mūsu dzīves cikls sākas no jauna, ar jauniem mērķiem, iespējām un izaicinājumiem. Šis ir īstais brīdis, lai atskatītos uz to, ko esam piedzīvojuši, un apzināti plānot, kurp dosimies tālāk. Dzimšanas diena ir mūsu personīgais jaunais sākums, mūsu individuālais jaunais gads. Tomēr tradicionāli vecgada vakars un pirmās 12 kalendārā jaungada dienas tiek uzskatītas par īpaši piemērotu laiku prognozēšanai. Tad, kāpēc lai mēs neizmantotu arī to? Kā praktiski veikt jaungada taro prognozi? Atrodiet mierīgu brīdi un telpu, kurā varat koncentrēties un sajust sevi. Paņemiet savu taro kāvu, atbrīvojiet prātu no steigas un uzdodiet visumam vai savam augstākajam es būtisko jautājumu. Samaisiet kārtis un izvelciet vienu. Tā būs jūsu gada kārts, simbols, kas norāda uz svarīgākajiem izaicinājumiem, iespējām un enerģijām, kas jūs pavadīs visa gada garumā. Atcerieties, ka visnozīmīgākā būs tieši dzimšanas dienā izvilktā jūsu jaungada kārts. Gadu mijas kārtī būs otršķirīga nozīme. Gada kārts ir kā ceļa zīme, tā parāda virzienu, taču izvēle, kā šo ceļu mērot, vienmēr paliek jūsu ziņā. Lai palīdzētu saprast, kāda būs jūsu gada enerģētika, varat noskatīties mūsu sagatavotos īsos video, kuros īsi un kodolīgi atklāšu katras kārtas nozīmi. Ko darīt, ja nav taro kāršu? Ja jums mājās nav taro kavas, tas nav šķērslis. Uzrakstiet kāršu nosaukums uz papīra lapiņām, salokiet tās, ievietojiet traukā un izvelciet vienu. Svarīgākais ir nevis fiziskās kārtas, bet jūsu nodoms, koncentrēšanās un vēlme izprast sevi un visuma plānu. Katra kārtas pat šķietam sarežģīta, kā piemēram velns, nes sevī vēstījumu par pārmaiņām, iespējām un nepieciešamajiem dzīves uzlabojumiem. Taro aicina mūs apzināties, ka mēs paši esam savas dzīves veidotāji un ka katrs izaicinājums ir iespēja kļūt stiprākiem, gudrākiem un laimīgākiem. Es ar prieku gaidīšu jūs savos video, kur kopīgi atklāsim, ko jūsu gada kārtas sola un kā izmantot tās vēstījumus savā labā, lai jūsu ceļš šajā gadā ir gaismas un pozitīvu pārmaiņu pilns.